Sveiki, mīļie skatītāji! Mēs atkal tiekamies sarunās par svarīgo. Tās ir sarunas par to, kā mainīt savu dzīvi, kā atrast harmoniskāku ceļu, kā iet izaugsmē un kādas prakses šim nolūkam pielietot. Un šodien mana viešņa ir, man jau gribas teikt, mana draudzene, Līga Alberliņa. Un Līga ir cilvēks, kura, man liekas, ir pirmā Latvijā, kas sevi sauc par apzinātu grāmatvedi. Un tas ir ļoti interesants tāds formulējums, kur mēs izdomājām. Un tieši šodien mēs par to arī runājām, ar ko atšķiras apzināts grāmatvedis no neapzināta grāmatveža, bet šo sarunu es vēlos veltīt tam, ar ko vispār atšķiras apzināts cilvēks no neapzināta cilvēka. Sveika, Līga! Sveika, Kristīne! Man liels prieks, ka tu mani paaicināji. Paldies! Un esmu gatava padalīties ar savu ceļu, kā es esmu nonākusi līdz šim stāvoklim, apzināts grāmatvedis. Jā, grāmatvedis tā, protams, ir profesija, vai ne, tā nodarbošanās, un tu jau ar to nodarbojies daudzus gadus, pat gadu desmitus, jāsaka tā, un ne jau vienmēr tu esi jutusies, tā forši un harmoniski šajā profesijā, un es domāju, ka arī daudzi mūsu skatītāji arī saprot, ka viņiem tieši šobrīd, iespējams, šajā dzīves posmā ir tā sajūta, ka kaut kas īsti nav pareizi un iespējams tiek darīts kaut kāds darbs vai tiek dzīvota tā ikdienas dzīve un viss jau notiek, pienākumi ir lietas, kas ir jādara, kas vienkārši ir jāizdara, bet nav tā sajūta, ka es esmu mierā ar sevi. Varbūt tu vari pastāstīt, kurš tev bija šis lūzuma punkts, kad tu saprati, te ir stop zīme, tā es vairs turpināt nevaru. Kas notika tavā dzīvē, varbūt fiziski, varbūt ar ķermeni, varbūt attiecībās? Kas tev bija pa brīžiem, kad tu norāvi stop krānu? Šeit es gribu teikt to, ka es esmu tāds gan dziļais ūdens, gan arī tāds cietais akmens. Es esmu laika gaitā sev uzaudzējusi tādu biezu ādu, vai arī vēl var to, ja mēs tādos salīdzinājumos runājam, tad var teikt, ka es sev esmu izvietojusi priekšā ļoti biezu aizsargu sienu, būvētu pat no ķieģeļiem, lai es spētu izdzīvot, lai man nebūtu jāsaskarās ar lietām, kas man sāp, tad man vieglāk ir bijis norobežoties. Bet norobežošanās jau patiesībā mums nepalīdz, ja mēs konkrētajā brīdī neizpaužam savas emocijas, kas mums ir, tad tas krājās, nogulsnējās un krājas arvien vairāk un vairāk, un no tā ir jātiek vaļā. Bet kā tu teiktu, kā tas bija, tu uzvilki masku priekš pasaules, lai izliktos, ka ir lietas, kas tev nemaz nesāp un nav būtisks, vai tas arī bija tāda norobežošanās pašai no savām sajūtām, ka tu pat sev viņus neatzini, ka tu it kā dzīvo, bet pat pati sev īsti neesi godīga ar sevi, ka ir slikti? Manā gadījumā šī maska bija gan tā bija pašai pret sevi, gan tā bija arī, lai norobežotos no pasaules. Un to, ka es esmu uzvilkusi šo masku vai arī uzbūvējusi sev tik biezu aizsargu mūri, es atklāju tikai nepilnu gadu atpakaļ, tad, kad es nopietni gāju, turpināju iet savu izaugsmes ceļu un ieskatījos arvien dziļāk un dziļāk sevi, un tad vienā no elpošanas praksēm es atklāju to, ka es sev bērnībā esmu uzbūvējusi aizsargu sienu, jo tā man dzīvot ir vieglāk, jo pretējā gadījumā mani nesaprot pat mans tuvākais cilvēks, mamma, jo bērnībā mēs esam ļoti sasaistīti ar vecākiem, un ja es mammai stāstu notikumu, kur man parādījās konkrēts notikums, un mamma to uzskatīja par muļķībām, ka tā dzīvē nenotiek. Un tas bija par iemeslu, kad es pielēmu uzbūvēt sienu, norobežoties, jo būt man pašai ir slikti, mani nesaprot. Un tādā veidā bērnībā, pieņemot kādu lēmumu, kas ir balstīts uz kādu notikumu, kas ir, protams, bijis tam mazajam bērnam sāpīgs, tas tiek ļoti dziļi ierakstīts mūsu šūnās,
Un laika gaitā, gadiem ejot, mēs to pieņemam kā pašsaprotamu un rīkojamies pēc šīs programmas, kurā darbojas autopilotā. Un tad, ja mēs arī dzīvē dzīvojam ikdienu autopilotā, tādā kā vāveres riteņa skrējienā, tad jau mēs nejūtam, mēs nesajūtam sevi, mēs pieņemam, ka tā tam ir jābūt. Tas, kas ar mani notiek, ka tas ir normāli. Jā, te es tev varu piekrist tieši šīs bērnībā iedēstītās sajūtas, lai cik arī tas banāli neizklausītos, un ja cilvēkam liekas, nu cik tad var par to runāt, par tām bērnības traumām, ja? Bet tā patiešām ir, ka cilvēks arī, piemēram, atnākot pie manis, var vēlēties strādāt ar dažādām tēmām, un tās ir pilnīgi nesaistītas, ja? Šķietami nesaistītas, piemēram, tas, ar ko es pēdējā laikā visbiežāk strādāju, tās ir komunikācijas problēmas, ka cilvēkam ir grūti izteikties vai publikas vai kameras priekšā saņemties runāt, un šķietami, kas tad tur tāds? Vienkārši saņemies un runā, un varbūt pat ir izieti runas kursi, un ir dažādas lietas jau mēģināts, bet tāpat tā runāšana neiet nemaz tik viegli, un ja mēs sākam rakties atpakaļ, tad tas ir saistīts vai no ar situācijām, kur bērnībā vēra ciet muti un neļāva izteikties bērnam, vai nu ar to, ka es jutos kaut kādā ziņā kaunā vai pazemojumā, ka manu viedokli nepieņēma, vai nu ir pat pavisam citas šķietami tiešām nesaistītas situācijas, kuras mani tā sasāpināja. Un kas notiek tajos brīžos, kad ir tā lielā sāpe, mēs pieņemam lēmumu, un tas lēmums var būt neapzināts. Mēs to pat neizveidojam kā tādu teikumu konstrukciju, ka man tagad sāpēja, ja reiz es nevaru tā dzīvot, tad es darīšu tā. Mēs pat paši to nenoformulējam sev tik precīzi, bet tā sajūta, tā sēkla iesējās, un pēc tam tieši tā kā tu saki, mēs tik daudz darbības daram, balstoties uz šīm jau slāņos sakrātajām programmām, un ja tu nonāc brīdī, ka tev viss šķiet, ka brūk, ka tev galīgi slikti, tad patiesībā tas viss balstās uz šīm pārliecībām, uz programmām, tad pa vienai tās var ņemt ārā. Tad kas notika tavā dzīvē tajā brīdī, kad tu saprati, ka ir kaut kas galīgi šķērsām un par daudz aizgājis? Jā, Kristīna, tieši tā jau arī ir, kā tu stāsti, un to es esmu izjutusi arī savā dzīvē, līdz es nonācu līdz tam, ka man ir sevi jāieskatās un jāiet šis apzinātības ceļš, un es esmu izteikts prāta cilvēks, mans prāts ir ļoti aktīvs, bet esmu arī pateicīga, ka daba man ir devusi tik ļoti analītisku prātu, jo arī analītiskam prātam ir vieta būt, bet te ir ļoti svarīgi, ka prāts ir instruments, ar kura palīdzību es varu dzīvē sasniegt profesionālajā sfērā, sasniegt mērķus, bet bieži vien ir tā, ka prāts dancina mūs. Un šeit ir ļoti svarīgi novilkt robežas, kurš manā ķermenī ir saimnieks. Es esmu saimniece, vai mans prāts ir valdnieks, kurš diktē noteikumus man. Un šeit ir izaicinājums atrast sadarbību, kā ar prātu sadarboties. Un par cik es esmu prāta cilvēks, tad man ir arī būtiski saņemt izskaidrojumus, kādēļ notiek tā. Un te papildinot par to, ka mēs agrā bērnībā izdaram lēmumu, pielemjam to, ka būs tā, tam ir arī pamatojums no tāda zinātniskā viedokļa. Jo bērnībā, apmēram līdz 7 gadu vecumam, bērnam veidojas smadzenes, aug vislielākā daļa smadzeņu masas. Un no tiem notikumiem, protams, arī no tuvākajiem cilvēkiem, ar ko bērns ir kopā šajā vecuma posmā un arī kādā vidē viņš uzturās smadzenēs, tiek ierakstīta informācija. Un lai vai kā, bet mums ir aizsardzība, jeb šīs reakcijas uz to, ka man sevi ir jāsargā, man ir jābēg, jo šī situācija ir bīstama. Tas mums ir tāda kā instinktu līmenī, un tādēļ arī vēl papildus pieliekot to, ka ja nav bijusi droša vide bērnībā, tad cilvēkam arī dzīves laikā tas nāks automātā.
ka mums nav jādomā par negatīvām lietām. Negatīvās lietas mums kaut kā vienmēr izlien un atcerās. Mēs tās atceramies gan, kad vajag, gan arī tajos brīžos, kad nevajag. Un te ir darbs ar sevi, prāta treniņš, jo mums arī ikdienā ir jāvēlt laiks sev un jātrenējas likt negatīvajam pretī pozitīvo. Un to mēs varam tikai ar apzinātu darbošanos ar sevi. Un šeit tad pamatojums tam, kā no dabas mums ir ielikts tas, ka mēs vairāk pievēršamies sevis aizsardzībai un uztveram kā draudus, bieži vien tās situācijas, kuras nemaz nav draudi, un to mēs izdarām uz šīm bērnībā ieliktajām programmām. Un turpinām būt tādā veidā. Un tad pienāk kāds brīdis, kad ir par daudz, kad šis katliņš ir pārpildīts un ir pamazām jāskatās, kā šo katliņu iztīrīt, lai dzīvotu saskaņā ar sevi, lai dzīvotu dzīvi, kura rada prieku. Kurš bija tas brīdis, kad tavs katliņš jau gāja pāri malām? Es savu katliņu esmu piepildījusi pār pārēm. Var pat teikt, ka esmu paņēmusi tādu stampiņu, ar kuru es tur vēl piestampāju klāt. Ja tur ir jau pilns, tad es vēl pieblietēšu tā, lai tur vēl var kādu kārtiņu uzliet pa virsu. Jo, kā es teicu, man ir uzaudzēta bieza āda, un tad arī šeit ir bijis tā, ka esmu pacietusi ļoti daudz, bet ķermenis būs tas, kurš rādīs, tos signālus dos, un tad vai nu mēs tos sadzirdam, vai nu mēs nesadzirdam. Kas bija tava ķermeņa signāli? Jā, tas, kas mani mācīja, bija manas galvas sāpes, migrēna. Ar migrēnu es mācos sadzīvot jau no 18 gadu vecuma. Un, protams, ka ir bijis posmaini, ir bijis tā, ka man galva ir sāpējusi biežāk, tad ir bijuši posmi, kad retāk sāp. Un tad, kad es apzināti pievērsos tam, ka tikai es pati varu šo atrisināt, jo, ja mēs paskatāmies no medicīniskā viedokļa, tad migrēna ir slimība, kura nav ārstējama, ka ar migrēnu var iemācīties tikai sadzīvot. Un tajā pat laikā migrēnai es esmu pat pateicīga, jo migrēna norauj tādu kā stop krānu. Tajā brīdī, kad es atkal sev esmu ļausi uzkraut par daudz, kad es esmu gājusi pāri saviem resursiem, kad es esmu vairāk devusi nekā ļausi sev atjaunoties un atgūt spēkus, tad, protams, ka klātesoša ir migrēna. Un tajā brīdī tad ir man galva sāp un vēl ir jāizdara tik daudz un jāizdara tas, un patiesībā es sevi gremdēju vēl dziļāk. Un tad saprotu to, ka ar migrēnu ir jāiemācās sadzīvot, tad es sapratu, ka tikai pati es šo varu atrisināt. Un tātad šis arī bija tas galvenais aspekts, kādēļ es pievērsos tādai nopietnākai ieskatīšanās sevī darbībai. Un es izmēģinājusi daudz un dažādas metodes, līdz es esmu nonākusi līdz tam, kas ir bijis tas wow moments manā dzīvē, kas man ir licis justies savādāk, kur es sajūtu to, ka jā, var būt arī savādāk. Nu, un tad lielā intriga, kas tā ir par praksi, ko tu izmantoji? Jā, tas, kas manu dzīvi ir mainījis, tā ir enerģijas elpošana. Un patiesībā viss ir ļoti vienkārši, tikai mēs bieži vien cenšamies meklēt kaut kur izskaidrojumus, meklēt palīdzību no malas. Bieži vien gribās, lai mums kāds iedod kādu burvju līdzekli vai burvju tabletīti, kas noņems gan sāpes, gan palīdzēs atrisināt citas lietas vai citu cilvēku palīdzību vēlamies saņemt. Bet patiesībā palīdzēt sev un arī sevi dziedināt vislabāk mākam vai varam izdarīt mēs paši. Jo mēs paši jau esam bijuši par iniciatoru tam, kā kaut kas ar mani ir noticis.
jo visam dzīvē ir savs cēlonis. Un tad, kad mēs cenšamies dabūt palīdzību no ārienes vai arī šo te burvju tabletīti, tad mēs gribam, lai mums palīdz, bet mums jau ar tabletītes palīdzību tiek noņemtas tās sekas, slāpētas sekas, cēlonis netiek atrisināts. Un darbojoties ar sevi, mēs pietuvojamies cēlonim un saprotam laika gaitā, kā mēs varam mazināt šo negatīvo ietekmi, ko es pati savulaik esmu sev radījusi. Un atgriežoties atpakaļ pie enerģijas elpošanas, viss patiesībā ir ļoti vienkārši, jo mēs taču ikdienā arī elpojam. Ar pirmo elpas vilcienu mēs šajā dzīvē ienākam šajā pasaulē, un ar pēdējo elpas vilcienu mēs arī no šīs pasaules aiziesim. Un elpa ir tas unikālais instruments, un patiesībā pat mūsu ķermenī vienīgais instruments, kuru mēs varam kontrolēt un regulēt. Jo es varu elpot lēnāk, elpot straujāk, elpot dziļāk, elpot seklāk, elpot tikai krūtīs vai elpot krūtīs un vēderā, elpot pilnā ķermenī. Un caur šo elpošanu mēs nonākam paplašinātā apziņas stāvoklī, un nonākot paplašinātā apziņas stāvoklī, mēs varam pietuvoties tiem notikumiem, kas ar mums ir noticis pagātnē. Tie var būt notikumi no mazotnes, no bērnības, no skolas laikiem. Tie var būt pat arī notikumi no iepriekšējām dzīvēm. Un, protams, kā mazais bērns ir dziļi šūnās ierakstījis informāciju arī par to, kā ir jutusies mamma, kādi ir bijuši notikumi ģimenē tajā brīdī, kamēr māmiņa staigāja stāvoklī. Viss tas ir šūnu līmenī ierakstīts. Un caur šīm elpošanas sesijām ir iespēja pietuvoties un izstrādāt, transformēt tos negatīvos notikumus, negatīvās pārliecības, transformēt pozitīvajā tādā veidā, pietuvojoties sev un atverot savu patieso spēku. Tad enerģijas elpošana, es atbrīvojos no limitācijām, negatīvajām pārliecībām, vietā liekot to, kā es gribu justies vai kas man tajā brīdī trūka, un tādā veidā pārrakstot tos notikumus, kas ir ar mīnus zīmi bijuši pagātnē. Jā, TED healingā mēs darām, principā var teikt to pašu, un es gribētu arī uzsvērt, ka ļoti daudz dažādas tehnikas mūs ved šo dziedināšanas ceļu, tikai katra caur savu mehānismu, katra caur savu formulu, un tieši tas pats jānotiek arī TED healingā, ko tu teici, ka mēs ieliekam šīs jūtas, kas mums pietrūka, mēs dziedinām šo situāciju, un mēs izejam ārā no tās negatīvās programmas, kas ir upuris, un kur ir mans labums, dzīvojot kā upurim, kā es to sev atlīdzinu, ka es esmu upuris. Un te man gribas pateikt, ka tev vienkārši skatītāji ir jāatrod, kas tev dara vislabāk. Iespējams, tā ir elpošana, caur kuru tu vari pietuvoties sev. Iespējams, tas ir cita veida prakse ar to meditatīvo stāvokli, ko mēs iegūstam TED healingā, lai gan arī elpošana, es domāju, ka aizved turpat. Tikai tās metodas atšķirās, un tev ir jāizmēģina un jāsajūt, kas tieši tev dara vislabāk, kādā veidā līdz tam aizrakties un nonāk. Jo kas dar vienam, varbūt nedara citam, kādam tieši šī elpas kontrole biedē, viņš kaut kur netiek tam pāri, un tad, kad lēnā garā tiek vests meditācijā, kur nav nekas ar elpu jāmaina, varbūt tas ir drošāks ceļš, kādam citam tieši šī elpa var aizvest uz tiem dziļumiem, kuriem viņš citādāk netiek klāt. Tā kā ir jāizmēģina un jāatrod savas metodes. Es pilnībā piekrītu tevis teiktajam, un šeit arī es esmu kā dzīvais piemērs tam, kā ir, kā es tikai eju uz kursiem, kārtējie kursi, kārtējās mācības, tad varbūt pat vēl kāds retrīts, un es sasmēlos tik daudz zināšanas, ka man šķita, ka es esmu tāda staigājošā grāmata, kura visu zina. Bet te nav runa par elpošanas kursiem. Te nav runa par elpošanas kursiem. Te ir runa par arī pašizaugsmi,
ejot gan uz dažāda veida lekcijām, gan arī uz retrītiem, kur tā tad ir vai nu caur mandalu zīmēšanu, vai caur meditācijām informācija iedota. Un tajā brīdī, kamēr mēs esam šajā pasākumā vai šajā retrītā, ir tik daudz pozitīvu emociju, liekas, nu tiešām dzīve ir arī skaista un kaut kas mainās. Un tad, protams, atgriežoties atpakaļ ikdienas vidē, tas pamazām kaut kur paliek aizkrāsnē. Jo te jau ir tas, ko tu teici, ka ir svarīgi iet un darīt un izmēģināt. Protams, arī izpētīt šīs metodes, izzināt, tam visam ir vieta būt, bet svarīgākais ir sākt praktizēt. Un praktizēt manā gadījumā vienkāršākais veids, vai tas, kur es sajūtu jau efektu no pirmās sesijas, bija šī te elpošana. Un tas, kas man vēl saistīja, ka ar elpošanas palīdzību es pati rīkojos, es pati atrisinu. Tur nav tā, ka man būtu iesaistīts cits cilvēks vai, pieņemsim, es diezgan skeptiski esmu izturējusies pret hipnozi, ka man šķiet, ka hipnozē ir tas, kurš ieved šo te cilvēku hipnozē, un tas, kurš ir ievests hipnozes stāvoklī, tas vairs nevar kontrolēt. Un tas man bija ļoti svarīgi, tādēļ es pati uz hipnozi neesmu gājusi, es neesmu to izjutusi, kā tas ir, bet man tā tad iekšēji bija kāda pretestība, kas mani atturēja. Un tad, uzzinot par enerģijas elpošanu un saņemot drosmi aizejot uz pirmo elpošanas sesiju, es sajūtu to, ka tur darbība, efekts ir jau no šīs pirmās elpošanas sesijas, jo ķermenis izreaģē. Mums ķermenī ir informācija noglabāta, un tas, kas ir bijis ar šiem saspringtajiem vai sāpīgajiem notikumiem, ir mūsu ķermenis savilcis, jo mēs esam turējuši sevī. Un tad, kad mēs to palaižam, atlaižam, tad mēs spējam atbrīvoties. Un redzot to, ka tas darbojas, tad viss ir ļoti vienkārši, ka pati es elpoju un pati es palīdzu sev tikt galā ar tām limitācijām un negatīvajām pārliecībām, ko es esmu pati pieņēmusi agrāk. Jā, tieši tā ir. Katram jāiet, katram ir jāmeklē, katram ir jāatrod sava metode un nepārdzīvoja laika gaitā šīs metodas var mainīties, vai ne? Un tu vari pamēģināt kaut ko vienu un pēc tam nonākt pie kaut kā cita. Es gribēju vēl parunāt par tādu tēmu, kas, es domāju, arī ir mūsdienās daudziem aktuāla, ka ir cilvēki, kuri jūtas tā kā izmesti no šķīvīša, neiederīgi savā ģimenes lokā, neiederīgi savā dzimtā, ļoti atšķirīgi, ļoti citādāki. Un ir, teiksim, šī ģimene, ir senči, ir vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, nezinu, daudzi radinieki, kuriem ir šis viens domāšanas veids, un iespējams tu jūties tā, it kā tu esi pavisam cits putns, un tev ir cits redzējums uz pasauli, un cits tvēriens, un cits viedoklis un uzskati par lietām. Un gribas teikt, ka arvien biežāk es pamanu šādus baltos virbuļus, ja, kuri ļoti atšķiras, kuri jūtas citādāki, un ir posmi, kad šiem cilvēkiem ir grūti. Kāpēc tas tā ir? Un es esmu sevi arī pārdomājusi to, kāpēc tas tā notiek. Droši vien tāpēc, ka mēs esam viena no pirmajām paaudzēm, tādām apzinātām, kurai ir jau pietiekami daudz iespējas dzīvē dotas, kā mazliet vieglāk sākt izdzīvot, ja, kā nodrošināt materiālo labklājību, lai mēs varētu pievērsties savam garīgajam aspektam. Un tiklīdz tu esi aiz šī diedziņa sevi pavilcis, tā tas ir neapstādināms process. Un jā, sākas šie kursi un dažādi retrīti un meklējumi, un tas ir brīnišķīgi, ka tu šajā ceļā ej. Bet tas tiešām ir jāliek lietā, un iespējams tu esi viens no pirmajiem savas dzimtas cilvēkiem, kuriem ir iespēja pamainīt dzimtas enerģētiku. Un to arī es esmu novērojis darbā ar saviem klientiem, tad, kad mēs atrodamies šajā meditatīvajā stāvoklī un vērojam, kādas tad tur ir tās attiecības starp cilvēkiem dzimtā, ir redzams, ka
šis cilvēks, kurš ir atnācis ar sevi pastrādāt, viņš atšķiras no citiem un viņam ir iedotas citas iespējas, ja viņš pats tās ir satvēris beidzot, ja, un viņš beidzot var pārņemt to kuģu vadību savās rokās un dzimtā iepludināt jaunu enerģiju, jaunu spēku, varbūt jaunu domāšanas veidu un varbūt caur sevi atvērt pavisam jaunu logu uz pasauli, saviem bērniem. It kā tas šķiet likumsakarīgi, arī ņemot vērā visas mūsdienu tehnoloģijas un iespējas, bet mēs patiešām esam tā paudze, kuru var sākt apzināti jau saprast, ka mums ir veci domāšanas veidi un uzskati, kas ir pārmantoti un kas tiešām ir dažreiz pat ne tikai bērnībā iemantoti, bet jau ģenētiski nodoti no paudzes paudzē. 7 paudzes atpakaļ tie ir aprēķināts 256 cilvēki, kuri ir dzīvojuši ar viena veida pārliecību sistēmu, kas ir apaugusi tikai ar vienu, piemēram, par to, ka ir smagi jāstrādā, lai izdzīvotu, darbs ir grūts, ja, un dzīve ir netaisnīga. Piemēram, es nevaru brīvi izpausties, es nevaru brīvi mīlēt kādu cilvēku, man ir vienkārši pienākums, man ir atbildība. Ja? Un tad, ja tev ir tik daudzās paudzēs šī informācija ierakstīta, protams, tā tev ir sakrājusies, bet iespējams tev ir dota šī iespēja, šī dāvana to saskatīt, un ja tu to esi saskatījis, tātad tavās rokās ir spēja to arī mainīt caur kādu no praksēm. Un man liekas, to arī esi spilgts piemērs šim baltās virbuļu fenomenam. Ja? Es to saku labā nozīmē. Varbūt tu vari padalīties, kā tu caur sevi to izjūti, kā tas ir, kad tu jūti, ka tu tik ļoti atšķiries no savas ģimenes. Jā, es klausījos, ko tu stāsti, un man pilnīgi tāda sajūta, ka tu mani lasi kā grāmatu, jo viss tas, ko tu saki, tā arī ir, tās sajūtas tādas ir. Un es arī sevi iepriekš esmu saukusi, ka es jūtos tā kā baltais virbulis pelēkos virbuļu barā, jo es esmu ļoti atšķirīga no savas dzimtas, no saviem tuvākajiem ģimenes locekļiem, un man ir bijis ļoti grūti būt. Es patiesībā esmu bijusi patstāvīga jau ļoti agri. Es no 15 gadiem esmu aizgājusi mācīties uz Rīgu un patstāvīgi arī dzīvojusi tādā veidā, noteikti arī sevi daļai tā kā pasargājot, lai es neatrastos vidē, kurā es nevēlos atrasties un kura varētu mani ietekmēt vēl vairāk ar šo mīnus zīmi. Un ja tev ir tāda sajūta, ka es jūtos atšķirīga vai atšķirīgs un ka man ir savādākas sajūtas vai savādāks redzējums nekā pārējiem ģimenes locekļiem, es varu iedrošināt un teikt to, ka ar tevi viss ir kārtībā un ļaujies šiem sajūtām un ļauj sev doties tur, kur tev ir kāds impulss aicinājumam. Jo pienāks diena, kad patiešām atradīsi savu instrumentu, kurš tev var palīdzēt. Un sākumā tad manī bija tikai un vienīgi šīs sajūtas, ka kaut kas te nav kārtībā, ka mani nesaprot. Un pamazām, ejot savā pašizaugsmes ceļā, es nonācu pie atziņas, ka caur šo es varu gan, kā tu teici, ienest citu enerģētiku savā dzimtā, gan arī raugoties uz to, ka šobrīd mēs dzīvojam jaunajā laikmetā, kad mums notiek lietas daudz savādāk, un mums arī ir iespēja vecās programmas transformēt vieglāk, vienkāršāk, ātrāk. Un tādā veidā mēs pirmām kārtām palīdzam gan savai dzimtai, transformējot šīs negatīvās pārliecības, gan, protams, radam no sevis uz nākotni, jo tas, ko es daru šobrīd, nesīs augļus nākotnē, un tad attiecīgi jau saviem bērniem es nodrošinu citus pamatus, un tādā veidā dzimtā ienāk cita veida enerģētika, un vairs nebūs šīs negatīvās pārliecības ar to, ka, lai nopelnītu naudu, ir smagi jāstrādā, vai ko tad es.
citi jau var labāk, vai arī, ja mēs paraugāmies uz mūsu vecāku redzējumu, kā viņi dzīvi uztver, tad arī tur visam ir savs pamats, jo dzīvošana padomju laikos uzlika zināmu atbildību no sabiedrības, jo bija jādzīvo ģimenē, jo, ja ir bērni, tad ir jābūt pilnvērtīgai ģimenei, ir jābūt tētim, jābūt mammai. Nevarēja izpaust brīvi savu gribu un doties prom, ka bija kaut kādi pieņemtie sabiedrības standarti. Es atceros, ka arī man bērnībā tika teikts, paskaties uz savu uzvedību, kā tu uzvedies, ko tā tante par tevi padomās. Un tādā veidā mēs esam iebiedēti, mums ir uzliktas ekspektācijas par to, ka kāda konkrētā rīcība nav laba, bet patiesībā, ja es daru pēc savas iekšējās pārliecības un pēc savas sirdsapziņas, tad es dzīvoju saskaņā ar sevi, un ja es dzīvoju saskaņā ar sevi, tad es arī pasaulē nesu to labāko. Un atgriežoties atpakaļ vēl pie tā, ka ja tu jūties, un arī es esmu jutusies kā tas baltais virbulis, tad strādājot ar sevi, mēs pirmām kārtām dzimtā ienesam citu enerģētiku, un tālāk, ieklausoties sevī, mēs varam palīdzēt arī līdzcilvēkiem. Un te mēs nonākam līdz šim dziedinātāja stāstam, jo parasti ir tā, ka tas, kurš ir izgājis savā dzīvē cauri grūtībām, dziedinājis šīs negatīvās pārliecības, var palīdzēt līdzīgās situācijās arī apkārtējiem. Un šeit darbojas arī tas spoguļošanās princips vai pievilkšanās, ka tāds tādu pievelk. Un esot arī kā enerģijas elpošanas pasniedzējai, ka pie manis nāk klienti, kuriem ir līdzīgas situācijas, kādas bija man pirms 2-3 gadiem. Un tad man ir tik viegli, man viss tas liekas tik pazīstams, jo es to izjūtu, kā ir. Es ļoti labi to cilvēku saprotu, kā tas ir. Un attiecīgi šajā elpas sesijā man ir vieglāk šo cilvēku vadīt. Precīzi. Man ir tieši tāda pati situācija, ka pie manis nonāk cilvēki, kurus es klausos, un man liekas, es redzu sevi 5, 6, 10 gadus atpakaļ, pilnīgi nolasu, ka tas ir mans kopija, mans nospiedums, kaut kāda programma tur ir no manis, un tad ir viegli strādāt. Es domāju, ka ir 2 svarīgas lietas, kas piemīt daudziem mūsdienu cilvēkiem, ar ko ir primāri jāsāk strādāt un domāt, kaut vai ikdienā pavērtējot sevi, vai tev tas piemīt vai nē, no kādas pozīcijas tu dari lietas. Un pirmais ir tā upurloma, vai es to daru no upuru pozīcijas, lai mani pažēlo, vai lai man tas būtu kaut kādā ziņā tomēr izdevīgi beigās. Un otra tēma, kas ir ļoti atkarīga tieši to, ko tu pieminēji, Līga, tā ir šī līdzatkarība. Līdzatkarība patiesībā arī no sabiedrības, no tā, ko par mani padomās, ko par mani pateiks, kā to uztvers kolēģi, ko pateiks vīrs, draugs, bērni, ak Dievs, ģimene, kā reaģēs uz kaut kādām manām izpausmēm. Un mums visiem tas lielākā vai mazākā mērā piemīt šī sajūta, kā uz to reaģēs apkārtne. Un mūsdienās, jo sevišķi to var ļoti spilgti redzēt, protams, tajos pašos sociālajos tīklos, kur ir cilvēki, kuriem ir izveidojusies pilnīgi tāda kā atkarība regulāri kaut ko izvietot par sevi, par savu dzīvi, lai vai nu saņemtu pozitīvas emocijas, sirsniņas, laikus, apstiprinājumu tam, ka ļoti jauki, vai kā citādi. Un šī atkarība no apkārtējo viedokļa jau pārņem tik tālu, ka tu vairs tā kā nedzīvo savu dzīvi sev, bet tu dzīvo kaut kam citam. Tas ir kā šovs, kā izrāde uz āru. Un nevienmēr tas ir slikti. Varbūt caur savu piemēru var parādīt un iedot labas lietas kādam citam, iedvesmot, jā, uz varbūt veselīgāku dzīvesveidu vai kaut kādām praksēm un tādām lietām, bet ir cilvēki, kuri, manuprāt, aiziet galējībās un vienkārši jau sāk nekontrolēti izmantot sociālos tīklus, lai gūtu tādu pašapliecinājumu sev,
ka viņi dzīvo pareizi, ka tas, ko viņi dara, ir labi, un ja citi to akceptē, tad tā vajag. Bet te tā šķēre ar sevi veidojas vēl jo lielāka, jo ja tu to dari un sagaidi no citiem to atzinību, tad kur tad tev ir tā atzinība pašam pret sevi? Vai tu pats arī uzskati, ka tas viss ir normāli, ko tu dari? Un tas ir tāds spilgta, man liekas, mūsdienu iezīme. Cevišķi tāpēc, ka ir, protams, internets, ir sociālie tīkli, un daudziem tā dzīve ir pārvākusies uz šo virtuālo vidi, sagaidot, ka tur nāks. Tāpat varētu būt tāda mīlestības forma, vai ne? Un jā, līdz ar to tas ir tāds būtisks aspekts, par ko, es domāju, katram ir vērts padomāt. Bet runājot par to, cik tālu tu esi aizgājusi savā ceļā, tad tu elpo, tu pasniedz elpošanu, tu palīdzi citiem cilvēkiem praktizēt, un tu esi apzināta grāmatvede, ar ko mēs iesākām šo sarunu. Un te tomēr tas ir kā liekas tāds interesants vārdu savienojums. Apzināta grāmatvede, kaut kas tur nesakabinās kopā īsti labi. Bet tu esi izveidojis šādu vilcienu sastāvu, un tas sastāvs iet atšķirīgi nekā citi grāmatveži. Ja? Un te man interesē, kur ir tas noslēpums, domājot par šo savienojumu, jo varbūt arī kāds jurists tagad klausās, vai kāds pavārs, vai vēl kāds, un viņš ar domā tā, apzināts vai neapzināts, kāds es esmu, vai man ar to vajadzētu pielikt sev klāt vai nē, piemērīt, kā to var piemērīt. Jā, par apzinātību ir jādomā patiesībā jebkuram no mums, un katrs savam amatam, kļūstot apzināts, var likt priekšā šo vārdiņu apzināts, apzināts jurists, apzināts vadītājs, apzināts santehniķis, apzināts konditors. Jebkurš no amatiem var būt ar apzinātību, bet tas būs tajos gadījumos, ja cilvēks būs pietuvojies sev. Lai pietuvotos sev, ir jābūt vēlmei sevi izzināt, un otra lieta, kas ir ļoti būtiska, ka ir jābūt godīgam un atklātam pret sevi. Jo tas, par ko tu iepriekš runāji, ka mēs vēlamies saņemt atzinību, arī šeit saknes ir meklējamas kaut kur tālākā pagātnē, jo mums būtu jābūt tā, ka mums ir veselīgs pašvērtējums katram, un mēs saprotam un spējam novērtēt sevi, izceļot savus sasniegumus, atzīstot to, kur man vēl ir jāpiestrādā, ka šis vēl man neiet tik labi, kā man gribētos. Un tad, kad mēs veidojam šādu atklātu dialogu ar sevi, tad mēs arī spējam izvilkt laukā to, kas tad mums šūpojās, kur mums nav tas balanss. Mēs varam paskatīties šeit visas dzīves jomas, un svarīgākās no tām ir darbs, attiecības, finanses, hobiji, veselība. Un tad vai man visas šīs jomas ir daudz maz balansā? Un ja būs kaut kur mīnus, iztrūkums, tad tas noteikti neradīs harmoniju. Te var pat iztēloties tādu kā ratu, un ja šim ratam kaut kur ir rops, tad, protams, ka tas rats vienmērīgi nevelsies, nogāzīsies mūsu rats, un tas ir tas, kas mums sevi ir jāattīsta. Atgriežoties atpakaļ pie apzinātības, apzinātība ir trenējama prasme. Apzinātība ir spēja būt šeit un tagad, un spēja bez vērtējuma noraudzīties uz notiekošo, tas, kas notiek šeit. Jā, es esmu šeit, es sēžu krēslā, mans krēsls ir mīksts, man šeit sēdēt ir ērti, man ir patīkami runāt ar Kristīni, man ir patīkama temperatūra šajā telpā, man šeit ir pietiekami daudz svaiga gaisa. Tādā veidā es vēršu uzmanību uz to, kā es jūtos, kas man šajā brīdī traucē, kas ir tas, kas man dod pozitīvas emocijas, un tādā veidā es trenējos būt apzināta. Vēl viens aspekts, kam jāpievērš uzmanība, ir par savām emocijām. Uzdodot jautājumu, kā tu jūties, mēs visbiežāk atbildam,
labi, normāli, bet labi un normāli nav tavs tā brīža stāvoklis, tad, kad ir jautājums, kā tu jūties, tad man ir jāizsaka caur sajūtām, ko es jūtu savā ķermenī. Es jūtos mierīga, es jūtos sajūsmā, es jūtos bēdīga, es jūtos dusmīga. Un šis ir tas, kas arī ir viens no tādiem pirmajiem solīšiem, ejot apzinātības virzienā, katru dienu, pat sākumā var vairākas reizes dienā, uz īsu brīdi paņemt pauzīti un ieskatīties sevi iekšēji, kā tad es jūtos šobrīd. Jā, es esmu nervoza, jā, es esmu satraukta, jā, es esmu priecīga, un izbaudīt šo sajūtu, to, kas nes tās pozitīvās emocijas, jo, kā mēs runājām jau iepriekš, negatīvais pats par sevi atgādinās, tur mums nevajadzēs vēl lieku piepūli to atcerēties. Jā, un te man nāk prātā tāds piemērs, it īpaši tas ir par sievietēm, par mūsdienu sievietēm, bet droši vien arī tas pats ir attiecināms uz vīriešiem, un par šo būšanu šeit un tagad. Kad vīrs uzprasa sievai, par ko tu tagad domā? Un sieva viņam saka, vai tu zini, man ir vaļā 15 folderi galvā, ja? Un man ir šie 15 folderi, un katrā ir sava informācija, un es visus vienlaicīgi apstrādāju, man viņi visi griežās. Un tas ir tāds salīdzinājums varbūt ar datoru, ja, un ar šīm apītēm, jeb folderiem, bet tā ir tā mūsdienu cilvēka viena no lielākajām problēmām, ka ir vaļā ļoti daudz folderu ikdienā, vai ne? Un arī tas pats apzinātais grāmatvedis, cik tad var grāmatvedis vai jurists vai kurš cits labi pildīt savu darbu, ja viņam ir 15 folderi visu laiku vaļā. Un tad varbūt daļu tomēr ir vērts kaut vai mehāniski, bet aizvērt un pievērsties šiem folderiem tad, kad tam ir laiks un vieta būt. Ja? Un, protams, ir lielas lietas, kuras nevar atstāt bez ievērības. Piemēram, tev ir aktuāla tēma veselība un, simboliski izsakoties, tev ir vaļā šis veselības folders, tu nevari tam nepievērst uzmanību, aizvērtot ciet un izlikties, ka tev nav jārisina veselības jautājums. Veselība vienmēr ir pirmajā vietā, tas ir akūti svarīgi, tā kā izvērtēt to, kuri folderi tev ir jāatver, kuri ir jāizver ciet un kad kam pievērsties, kad ko risināt. Pretējā gadījumā, ja visu laiku mums ir milzīgs apjoms ar atvērtajiem folderiem, iestājas tāds apburtais loks, jo mēs visu laiku skrienam, veļamies no vienas lietas pie otras lietas, un mēs pilnvērtīgi patiesībā nepievēršamies nevienai. Un tad ir likumsakarīgi, ka kaut kas liks par sevi manīt, agri vai vēlu priekšplānā kaut kas izgaismosies. Un veselībā bieži vien mums klauvē jau pie durvīm, bet mēs nedzirdam, mēs turpinam būt šajā apburtajā lokā. Un ja mēs esam apburtajā lokā, tad mums ir divtik jāpieliek enerģija, lai mēs no tās izkāptu ārā. Un atgriežoties pie apzinātības, caur apzinātības vingrinājumiem, mēs arī sākam jau pamazām spērt šos mazos solīšus. Un šeit bieži vien palīdz pat neierastu darbību darīšana. Tā kā tu stāstīji par masāžu, kur smadzenes tiek iztīrītas un tā kā pārprogrammētas, es varu padalīties ar savu pieredzi, kā gadus atpakaļ es nolēmu, ka es vēlos izmēģināt savas teātra aktrises prasmes. Un pieteicos dramaturgu teātra studijā. Šo studiju es arī pabeidzu, bet studija sākās pavasarī, tad, kad grāmatažiem ir vislielākais darba apjoms, jo ir gada pārskati. Un tad, protams, bija dienas, kad es nebraukšu uz šīm teātra nodarbībām, tādēļ, ka man ir tik daudz vēl neizdarīto darbu, un es jūtu, ka man galva jau sāk sāpēt. Un vienreiz es atceros ļoti spilgti, ka man patiešām tā kā sāp galva, bet es saņēmos un aizbraucu. Un lielākais pārsteigums man bija tas, ka pēc nodarbības, pēc šīm 2 vai 2,5 stundām, es iesēdos mašīnā un es jutos
kā no jauna piedzimusi. Man galva bija tik brīva, man bija pilnībā izslaucīts viss tas, kas man tur bija sakrājies pa dienu, tas, ko mans procesors tur centās visu laiku apstrādāt un griezt priņķi. Un no galvas sāpēm arī nebija nemiņas vairs. Viss bija tā kā piecēlusies vismaz vai citā dienā. Un šis ir apliecinājums tam, ka tad, ja mums ir jādara kaut kas neierasts, ja mēs nevaram darīt tās autopilota darbības, kur mums ir visa uzmanība jāvelta tikai tai vienai nodarbei, tas ir labs treniņš vai labs starta posms ceļā pie sevis, jo tajā brīdī mums vairs nebūs resursa domāt vienlaicīgi par 5, 10, 15 lietām. Un, protams, ir labi un vērtīgi, ja šī nodarbe dod pozitīvas emocijas. Protams, viennozīmīgi, jo tad, ja tu nāc pacelātām sajūtām, tad arī tās ikdienas darbības, tie darbi, kas mums bieži vien iet autopilotā, mēs tos varam izdarīt 2-3 reizes ātrāk, jo mums ir cits enerģētiskais lādiņš, mēs esam pozitīvi uzlādēti, pozitīvi noskaņoti. Un tas ir arī veids, kā mēs varam atbrīvoties gan no stresa, gan arī no šīm negatīvajām emocijām. Un te par apzinātību runājot, tad apzināts cilvēks, apzināts grāmatvedis izprot cēloņu, seku, likumsakarību, ka katram notikumam, kas notiek šodien, ir cēlonis. Tas, ko mēs izjūtam šobrīd, ir kā sekas, un ka mums ir jānonāk līdz cēlonim, lai mēs izmainītu cēloni, rīkojoties savādāk, mēs varam tikt pie cita rezultāta, un arī ikdienā, ja mēs turpinam skriet šajā vāveres ritenī, tad mēs nesagaidīsim citu rezultātu, jo es ar šodienas savu rīcību, šī brīža rīcību, radu savu nākotni. Tieši tā, jo enerģija piesaista enerģiju, un tādā frekvencē, kādā tu vibrē, tieši to tu no pasaules arī saņem atpakaļ, un tas ir tas spoguls. Bet, Klau, runājot par šo apzināto grāmatvedi, vai tas nozīmē, ka parasts grāmatvedis un apzināts grāmatvedis var iedot dažādus rezultātus uzņēmumam? Tieši tā. Grāmatvežus es varu iedalīt, es arī bieži studentiem un kursantiem stāstu šo stāstu par to, ka ir 2 grāmatveži. Abi 2 pilda vienu un to pašu darbu, bet atšķirība ir tajā, ar kādu attieksmi šo darbu dara. Un, protams, ka te ir arī personības īpatnības, kas piemīt konkrētajam cilvēkam, jo ir grāmatvedis, kurš arī pedantiski, apzinīgi, akurāti, kārtīgi izpildīs visu, izpildīs savu darbu un par to aizmirst. Darbs pabeigts, rezultāts ir, dzīvojam tālāk. Un otrs grāmatvedis, kuram ir citas īpašības, dara tieši to pašu darbu, bet darot šo darbu, analizē lietas kopumā, jau skatās to lielo bildi. Ja es nedaudz pamainīšu izmaksas, kas notiks, kāda būs ietekme uz uzņēmuma darbības rezultātu, pamainot konkrētu pozīciju, un grāmatvedībā tas ir iespējams uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. Šeit ir arī lietas, ko var izmantot, panākot labvēlīgāku mēneša rezultātu, vai, pieņemsim, paraugoties no naudas plūsmas, reizēm ir svarīgi piedomāt pie tā, cik mums ir konta atlikums un kā es spēšu nākamajā mēnesī nosakt visas saistības, kas ir jāmaksā. Tad grāmatvedis, kurš spēja šo bildi saskatīt kopumā, redzot cēloņu seku likumsakarības, ietekmēs šo rezultātu un rezultāts būs pozitīvāks. Un ja vēl šis cilvēks ir apzināts, apzinoties to, ka ar šī brīža savām darbībām es ietekmēju to, kas notiks tālāk nākotnē, rīt, parīt, pēc mēneša, es lieku iekšā šo te nodomu, un tas nodoms materializējas. Un nav noslēpums tas, ka
grāmatvedis ir viens no atslēgas cilvēkiem uzņēmumā. Patiesībā grāmatvedim ir liela vara dota, jo caur grāmatvedi plūst visas uzņēmuma finanses. Un tad, ja šis grāmatvedis ir ar bloķētu enerģiju, tad arī naudas plūsma nenotiks. Un te ir tas, uz ko es aicinu arī uzņēmējus padomāt, tad, kad izvēlās sev šo svarīgo sadarbības cilvēku vai arī darbinieku, kuru pieņems darbā par grāmatvedi savā uzņēmumā, paskatīties no šāda aspekta. Un, protams, ka ejot apzinātībā, būs grūti to darīt vienam, ka labākais veids ir iet šo apzinātības ceļu kopā. Kļūstot grāmatvedim apzinātam, agri vai vēlu, parādīsies domstarpības vai izgaismosies tās programmas, kuras ir risināmas arī no vadītāja puses, vai otrādāk, ja vadītājs būs apzināts, tad viņš tieksies pēc apzinātiem darbiniekiem savā uzņēmumā, jo nevarēs ilgstoši pastāvēt apzināts ar cilvēku, kurš ļauj lietām plūst, uzskatot, ka es jau nevaru neko ietekmēt, kā ir tā jādzīvo, un gan jau atrisināsies, tad cilvēks neuzņemās atbildību. Vēl viena svarīga lieta pie apzinātības un arī pie savas dzīves veidošanas ir atbildības uzņemšanās. Es uzņemos atbildību par savu dzīvi. Un tādā veidā arī atbrīvojamies no upura lomas, jo upuris ir tas, kurš meklē vainīgos, ja kaut kas notiek, tātad ir kāds vainīgais, likumdošana, ģimenē, mamma, tētis, vīrs, bērni, bet patiesībā mēs katrs esam radījuši sev šādus apstākļus, ka mēs izjūtam to, ko izjūtam šodien. Un uzņemoties atbildības, apzinoties to, ka es pati radu savu ikdienu, es esmu radītāja, es ar citu attieksmi eju ikdienas darbos. Tieši tā. Ko es gribētu pateikt mūsu skatītājiem? Paldies, ka sakojāt līdzi šai sarunai, ka klausījāties, iespējams skatījāties. Pie līgas jūs varat nonākt gan elpošanas sesijās, kopā paelpot, gan pietuvoties tādam savam apzinātības kodolam, pamazām soli pa solim kopā ar mani. Jūs varat doties ceļojumos atpakaļ pagātnē un arī praktizēt Theta Healing metodas un arī daudz citas metodas, kuras es savstarpēji miedarboju kopā. Katrā ziņā, ja tu šobrīd esi dzīves momentā, kurā tu jūties slikti, tas ir lieliski, jo tas ir labs brīdis, lai sāktu kaut ko mainīt un iet pretī pārmaiņām. Piekrītu. Mums katram ir jānonāk zemākajā punktā, un nonākot zemākajā punktā mums būs šī vieta, no kuras atspērties, jo ja mēs dzīvojam 8, 7, 9, tad jau mums īsti nav kur atspērienu uztaisīt, un arī tajā brīdī, kad mēs jūtamies slikti, tad beidzot tas podiņš ir piepildījies tik tālu, ka sāk līt pāri, un tajā brīdī tad ir tikai un vienīgi jāspēr pirmais solis. Un sperot pirmo soli, atbildes nāks, un katrs savu metodi, savu risinājumu, savu ceļu atradīsiet. Tieši tā, un es vēl piebildīšu, ka ja tu vēlies kļūt par apzinātāku grāmatvedi, iespējams tev ir jāpiesakās uz kādu no līgas darbnīcām, lekcijām, webināriem vai apmācību programmām. Un visu šo informāciju es arī pievienošu klāt aprakstā, tā kā tu varēsi arī atrast visas saziņas saites komunikācijai ar līgu. Bet mēs tiekamies atkal citā sarunā par svarīgo. Atā! Atā!